domāju aizbraukt no Liepājas uz Rīgu. Tā baigi dārgi liekas ar to autobusu. Nu, bet vai tu neko neesi dzirdējis par Bananacar? Bananacar.lv Šoferi, kuri vēlas ietaupīt uz degvielas rēķinu, pievieno braucienus, bet līdzbraucēji rezervē vietas un iznāk, ka šoferis ietaupīja, bet līdzbraucējs apmaksāja benzīnu. Es tagad varu aizbraukt uz Rīgu par daudz zemāku cenu, pēc tam braucot ar komfortu, kā arī nokļūt daudz ātrāk līdz savam mērķim. Nu, bet ja nu un to vēl saņems bezmaksas kafiju. Kā tas bija saprotams. No. Yeah, we had some kind of outdoor thing. We asked them yesterday, like, hello, we're gonna paint a thing on the road. Can you help us? Mēs bišķiņā uzēdam no rīta, jo baigi aizgribas. Es nezinu, bet šitas tik garšīgs. Tā kā kaut kāds čītas, tas ir garš. Rītīgi labi, mēs tagad paēdīsim bišķiņ un iesim tālāk un mēģināsim. Un te mēs mauksim tālāk. Mēs braucam uz Norvēģiju. Tā. Ir tā, ka mums atkal sākās problēmas. Izstījās, ka tomēr mēs nepareizo ceļu izvēlējāmies, ne uz to virzienu pareizo, un tagad mēs atradām pareizo virzienu, bet ir tagad tā, ka tur ir reāli bāns, un mēs tur nevaram īpaši tā stopēt, bet mēs pie paša bāna tagad mēģināsim nostopēt, bet vai kaut kā pagaidām ir kā ir. Okay, bye. Bišķi nevar saprast, jo tur, kur vēl tas bāns iet, un tad te viss kaut kāds ceļš. Atradām vietu, kur stopēsim. Jūras nostopēja, bet viņiem laikam sāk to, ka tev nav īpaši labi stopēt. Tagad Jūras laikam prasa, kad labāk stopēt. Un, jā, es jau domāju, nost ir. Kas ir? Mūsu aizvedīs. Viņš aizvedīs mūsu uz ski-hatching vietu, jā. Tur šī mašīna. Jaguars. Čali. Kā viņš jāatver? Nē. Tas esmu nosis. Thank you so much. I've been excited because I know how hard it is. Paldies! Ej, nost bišķi mašīna, ko viņš uzrāva. Slīvi. Ej, mājās! Timā, bļi, tā uzrāva! Ej, Man liekas, šī bija slimākā mašīna, kāda es nekad visu ceļojumu vispār pagājušā un šī gada vispār šī ir. Es skatos 137, vispār nejūtu ātrumu. Ārprāts, nu tā vajag, redziet. Te mēs ēdīs kartupeļus un vēl visu kaut ko. Joprojām stopējam šajā vietā. Un kādu stundu jau un nesekmīgi neviens nav apstājies. Nu, cerēsim, ka mūs drīz paņems un mēs varēsim doties tālāk.
Vēl mums ļoti garš ceļš priekšā. Joj, mums atved tālāk vēl bišķiņ. Hi from Sweden to Lariva. Yeah. Good luck, guys. Thank you so much. Thank you. Good luck. Ir tāda situācija, ka mēs esam viena paša mašīnā pirmkārt. Tas ir pirmkārt, viņam aizgāja nopirkt kaut ko. Un otrkārt ir tas, kad viņš mums reāli aizveda sākumā 40 km vispār uz Stokholmas pusi. Tā, 46. Jā, nu, vēl labāk. 47. Nu, jā, Tāda nu, kopās 94. Jā, nu, tas jau ir viens tāds beigais. Padirsiens. Jā, un tad mēs braucām apakaļ. Un izrādās, ka viņš brauc kartē skatoties vēl zemāk. Un mums to vispār nevajadzēja. Bet galvenais, ka viņš saprot, ka mums vajag uz Norvēģiju. Tas ir pats galvenais, ka viņš vismaz zina, bet viņš vismaz zina arī, kur mūs izlaidīs laikam, kur mēs varēsim stopēt. Jā, un kā tur baigi labais ceļš esot, kurš tikai vada uz Norvēģiju, nu. Jā, un ka tur arī ļoti laipni cilvēki, kas arī diezgan daudz, kas palīdz viens otram un ir ļoti izpalīdzīgi. Varbūt tā arī būs labāk smieklīgi, ka tu viens otru filmē. Jā. Jā, ir tikai dirsā īstenībā, bet ir smieklīgi. Beidzot, tu pasmējies. Man ritīgi nāk stress, ka tu esi nopietns. Nē, tas ir smieklīgi. Mēs visu dienu nočakarējamies, lai tiktu uz ceļu pareizo. Un tagad vienkārši apakaļ mums ved, bet tu... Apakaļ ved to, ko mēs jau nobraucām, bet nu tālāk jau būsim kaut kur runāt. Jā, nu mēs būsim ar viņu vairāk nobraukuši, nekā mēs bijām nobraukuši pa mūsu ceļu. Skatīsimies tālāk, kā būs echt. Tātad mūs izlaidi ārā. Es tūlīt pateikšu visu, ko es domāju. Mēs visu dienu stopējām, rītīgi braucām. Un tagad, kad mēs šito čalīti nostopējām, es viņam prasīju, cik tālu mūs aizdīs. Viņš saka 100 km. Es tā, ok. Mēs uz Norvēģiju braucam. Viņš tā, ok. Es tieši aizdīšu uz to vietu, tur, kur lielais ceļš ir, kur iet uz Norvēģiju. Visi mašīnas brauc. Mēs tā, šī ir mūsu laimīgā diena. Labi ir, braucam. Uz nepareizo pusi sākumā aizbraucām 50 km. Un mēs jau to teicām, labi, tas nav tik svarīgi. Mēs skatāmies. Mēs vienkārši braucam atpakaļ. Un mūs tagad izlaiž. Un mēs esam tālāk, nekā mēs bijām tad. Es vispār esmu šokēts, ja godīgi. Nē, bet nu, ir arī pozitīvā ziņa, ka viņš tā... Labi, nav pozitīvās ziņas. Čau. Sanāciet, visas manas gotiņas. Tātad visi kopā sanāciet, visi ciešāk. Taisam bildi. Jā, labi, smaidam. Govīte! Ah, tu mana govīte! Ak, tu mazais sirsniņa! Ienāc manā rajonā, manā govīte. Mēs varētu zinu, ko darīt. Aplikt dirs pie viņām skriet. Jā, un pienu pasūkāt. Mums ir piens, čaļi. Meičās, jums būs piens jādod, mēs taisīsim... Reāli mums muslī ir. Nav vairs. Nē, zini, kas mums ir makaroni, mēs varam uztaisīt pienzupu. Jā, davai pienzupu pēdīsim. Nāču. Pēdā pupa, es tavu klīt. Nāču. Kurš grib savu pupu iedot? Mēs tikko atbraucām un jau atkal nostopējām un ir jau vēls un diezgan tas vispār episki ir.
mēs aizbraucām vēl tālāk, jā? Mums likās, ka mums visi ir pakaļā, jo mēs neatradām nevienu vietu, kur arī palikt pa nakti, jo mēs gribējām telti kaut kur uzbūvēt, bet tagad mēs izgājām kaut un vispār nezinu kaut kādām ieliņām cauri un atradām privātmājas. Un cerams, ka mēs varēsim palikt. Jā, mēs atradām privātmājas un tagad iesim prasīt kādam jau diezgan vēls, bet cerams, ka mums atļaus. Te ir skaisti. Te ir skaisti viss, ko es varu pateikt. Tātad, mēs esam atraduši parciņu mazu. Un mēs gulēsim te. Mēs piegājām pie vienas mājas, un tur tāda sieviete atvēra laipu un tādu. Un pateica, ka te blakus ir parks, un te mēs varam uzbūvēt teltu, un te mēs tagad atnācām un te gulēsim. Jā, reku, te tā, un te mēs gulēsim. Un tagad mēs esam teltī un mēs parādīsim, kā ir jāēd teltī. Tur paņem makaronu. Ieliec šķīvītī, tur no kopējā katla. Šis ir lielais katls. Un liec šķīvi. Paņem no katla. Paņem no katla. Labi. Paņem no katla. Postieties. Un liec šķīvī. Labais. Tu man guļamais jauno jau piedirs, jau no paša rīta, jau ne, bet vakar. Čals vienkārši piedirs guļamais manējo. Kāda tas makarons tur tika kaut bērniņi maziņi. Ja jūs neesat pamanījuši, tad teltīs mums iet vispār prātiņš. Ko to var pateikt? Tur ir čalim kaut kāds, es nezinu, kas tas ir. Es nezinu, kā es viņu sēdījuši. Labi ir, tiksimies vēlāk vakar saruņu šovā Aina visu. Es nevaru šito nefilmēt. Es vispār nevaru šito nefilmēt. Normāli. Ja normāls ar viņu gulēšu šodien. Nesaprot? Kā viņš smird. Nē. O tā īstā Itālijas lazaņa, nē, bet makarons ēd. Pasta! Kā tu izties? Ej, tu di boilīgi. Nē. Pagais raudu. O tā ir jāteltī. Nu, tas tiešām raudu, reku man astariņi tek. Tiešām re, kur viņi ir. Pierādījums. Davai, čau. Man krīt ārā tie bērni. Kur tu iesi? Kur tu aizgāji? Kas bija? Čals raud! Čals diedi ir steltī! Es tev saku, man nāk reibornis, es tev godu vārdu saku. Reku, šī diena bija tāda, kad mēs visu laiku braucam, un man ritīgi nepatīk tāda vloga, bet, cerams, ka jums tur kaut kas ir, ko redzēt laikam. Ko? Ko redzēt? Tā. Viss mēs ejam gulēt. Slēdz ārā. Tāpat šito neliks. Tātad mēs ļoti iespējams dabojām vietu, kur palikt netālu no kalna, kurā mēs gribam uzskāpt. Tas nozīmē, jā, mums pateica, kad